Turpmāk tiks demonstrēts finanšu policijas atklātais veids, kādā notiek izvairīšanās no nodokļu nomaksas un grāmatvedības datu apzinātu sagrozīšanu, veicot nelikumīgas manipulācijas ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskām ierīcēm un iekārtām, jeb tā sauktajiem kases aparātiem un kases sistēmām. Mūsu priekšā atrodas kāda Latvijas vadošā kases aparātu tirgotāja izstrādāts kases sistēmas elements, un liela daļa Latvijas iedzīvotāji to noteikti atpazīs, veicot norēķinus tirzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās visā Latvijas teritorijā. Eksperimentu nolūkos mēs imitēsim kādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vienas dienas darbu. Sākotnēji, kases sistēmā tiks reģistrēti 2 pasūtījumi, kā rezultātā uzņēmums no klientiem iekasēs 11,30 €. Sākotnēji mēs vēlamies pārliecināties, ka kases sistēmā šodien vēl nav reģistrēts neviens darījums. Izsauksim kontroles finanšu pārskati X atskaiti. Un redzam, ka šobrīd kopējais dienas apgrozījums ir 0. Tālāk mēs varam pāriet pie pasūtījuma noformēšanas. Pirmajā pasūtījuma gadījumā mēs izvēlamies salātus un tēju. No klienta mēs iekasējam 4,50 skaidrā naudā, par ko tiek izsniegts kases čeks. Un uzreiz varam pāriet pie otrā pasūtījuma noformēšanas. Izvēlamies franču karbonādi, kafiju un smalkmaizīti. Atkal iekasējam skaidrā naudā 6,80, par ko mums tiek izsniegts otrs kases aparātu čeks. Iedomāsimies, ka konkrētā sabiedriskā ēdināšanas uzņēmuma diena ir bijusi visai neveiksmīga, un darba dienas gaitā to ir apmeklējuši tikai 2 klienti. Šobrīd ir darba dienas beigas, un mums ir jāslēdz kase. Pirms kases slēgšanas mēs vēlamies pārliecināties par kopējiem dienas ieņēmumiem, un tāpēc mēs atkal izsauksim šo kontroles finanšu pārskatu, jeb X atskaiti. Šajā X atskaitē mēs redzam, ka kases sistēmā fiksētais kopējais apgrozījums ir 11,30, kas atbilst mūsu faktiskajiem šī brīža ieņēmumiem. Tomēr mēs nevēlamies, lai viss šī summa tiktu atspoguļot grāmatvedībā un pieņemam lēmumu kopējo dienas apgrozījumu samazināt par 5 €. Lai to izdarītu, mēs paņemam šo USB zibatmiņu, kurā atrodas speciāli tieši šai kases sistēmai izstrādāt programmatūru, jeb, kā es saku, jaunatūru. Finanšu policijai pamats uzskatīt, ka šī speciālā programmatūra ir tapusi ciešā sadarbībā ar paša kases sistēmas izstrādātājiem. Tātad mēs vispirms izējam no kases sistēmas programmatūras, pievienojam USB zibatmiņu kases sistēmai un izvēlamies tajā esošo programmatūras versiju U13, kas ir sadarīga ar tieši šīs kases sistēmas programmatūras versiju. Redzam programmatūras nosaukumu UtilFM32, versija 1.3 Extended. Programmatūra ir aizsargāta ar paroli. Pēc paroles ievads atverās šīs programmatūras galvenais loks ar 2 spiedpogām – read un write. Aktivizēt spiedpogu read, sistēma mums piedāvā ielasīt datus no fiskālās atmiņas. Redzam, ka šī ailē ir
ielasīt 11.30, jeb mūsu faktiski šīs dienas ieņēmumi. Bet tā kā mēs bijām nolēmuši šo summu samazināt par 5 eiro, mēs šo 11.30 aizstājam ar vērtību 6.30. Nospiežot spiedpogu right, sistēma mums piedāvā šos datus ielasīt fiskālajā atmiņā. Ko arī mēs izdarām? Kontrolas nolūkos vēlreiz aktivizējam spiedpogu read un pārliecinamies, ka šoreiz no fiskālās atmiņas ir ielasīt mūsu jaunā vērtība 6.30. Līdz ar to šo programmatūru mēs varam vērt ciet un atvērt atkal šo kases sistēmas programmatūru. Tā kā mēs vēlamies pārliecināties, vai mūsu speciālā programmatūra ļaunatūra ir paveikusi savu darbību korekti, mēs atkal izsaucam kontrolas nolūkos šo X pārskatu. Un redzam, ka šoreiz kopējais apgrozījums ir patiešām samazinājies pa 5 eiro un sastāv 6.30. Līdz ar to mēs varam slēgt kases dienu, izdrukājot Z atskaiti. Arī Z atskaitē mēs redzam, ka mūsu kopēji ieņēmumi ir 6.30. Līdz ar to mēs šo pārskatu varam ielīmēt kases žurnālā un izmantot PVN deklarācijas sastādīšanai un maksājumā PVN aprēķināšanai. Vēlos vērst uzmanību uz X un Z pārskatos lejas daļā esošo rindiņu Grand Total, kas veikto darbību rezultātā arī ir samazinājusies par 5 eiro. Grand Total vērtība atspoguļo summētos ieņēmumus no tās augtās nedzēšanās atmiņas. Tādējādi, veicot minētās nelikumīgās manipulācijas ar kases sistēmu, tiek ne tikai samazināta nodokļu apliekamā bāze, bet arī faktiski tiek maldināti un apkrāti pircēji, kas saņemot kases čeku domā, ka viss notiek godīgi. Norēķināties par iegādāto preci vai saņemto pakalpojumu, preces vērtībai tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek atspoguļots kases čekā. Pircējs saņemot kases čeku var malnīgi uzskatīt, ka viņa uzņēmējiem samaksātais PVN nonāks valsts budžetā, lai gan patiesībā to iebāž kabatā uzņēmējs. Šādā veidā iegūtie nereģistrētie ieņēmumi tiek izmantoti aplūksņalgu izmaksai vai citur pēc uzņēmēja ieskatē.